Labdien! Labdien no Kultūras informācijas sistēma centra visiem digitālās nedēļas ietvaros. Digitālā nedēļa vakardien tika tā ļoti zolīdi atklāta, un tagad uz tādu paša viļņa mums ir jāturpina. Un tāpēc šodien mēs uzsākam pasākumu ciklu tematiskajā dienā digitālās prasmes un mākslīgais intelekts. Šī ietvarā mums no Kultūras informācijas sistēma centra būs 2 webināri. Tagad jau būs pirmais, bet lūdzu ieplānojiet kalendārā, kad pēcpusdienā 3:00 mēs runāsim 2. webinārā. Bet pirms mūsu webināri sākas, es vēlētos atgriezties pie jautājuma, ko vakar digitālās nedēļas atklāšanas pasākumā uzrunāja mūsu direktora vietniece Sandra Ozoliņa. Jo šīs digitālās nedēļas ietveros Kultūras informācijas sistēma centrs sadarbībā ar partneriem organizēja ļoti nozīmīgu konkursu Latvijas skolēniem. Konkurss bija saistībā ar valsts atbalstītu bezmaksas e-grāmatu lasīšanas platformu, kas saucās Trešais tēvadēls, kur skolēni savās grupās iesniedza video par konkrētām tēmām, ko viņi trešajā tēva dēlā ir izlasījuši un iepazinuši. Un atsaucoties uz jau teikto, ka vakardien mūsu direktora vietniece Sandra Ozoliņa paziņoja šo jauniešu konkursu uzvarētājus, kuri ir vēlreiz Rīgas centra humanitārās vidusskolas 8. C klases komanda grāmatu tārpiņi ar video interneta glābiņš. Tad ir Liepājas Oskara Kalpaka vidusskolas 9. A klases komanda, entuziasts ar darbu, kāpēc izmantot 3TD bibliotēku. Un tad 3. mums pārstāv Zemgala uzvarētājs no Jelgavas valsts ģimnāzijas, komanda 3 tēva meitas. Lai būtu ne tikai 3. tēva dēls, bet arī 3 tēva meitas ar darbu digitālās lasīšanas popularizēšanu caur 3TD. Un kas ir ļoti būtiski, ka žūrija nominējot šos 3 uzvarētājus savu darbiņu ir padarījuši, bet arī mums skatītājiem no malas ir iespēja arī izteikt savu viedokli. Tāpēc lūdzu no šodienas 12:00 sekot līdzi Kultūras informācijas sistēma centra Facebook kontam, kur visi šie 3 video būs ievietoti un kur ikvienam ir iespēja nobalsot par katru video, spiežot patīk vai like arī, ko mēs lietojam. Bet vēlos piemetināt, ka balsot varēs visas digitālās nedēļas garumā līdz pat svētdienas 30. marta 23:59. Un patīkamākais ir tas, ka tā komanda, kuras izveidotais video būs savācis visvairāk patīk like, saņems publikas balvu, kas ir Ventspils digitālā centra dāvātās ieejas kartes Ventspils zinātnes centrā Vizium. Tā bija maza reklāmas pauze, kur lūdzu aktīvi iesaistīties, bet mums jau drīz vien ir iespēja sekot līdzi šodienas webināram, kas ņemot vērā, ka šodien ir tieši mākslīgā intelekta diena, tad arī mēs, Kultūras informācijas sistēma centrs, vēstīsim jums par mākslīgā intelekta rīku izmantošanu Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga izstrādē. Webināru turpmāk vadīs mūsu direktora vietnieks digitālās attīstības jautājumos Jānis Ziediņš. Pirms es dodu vārdu Jānim, lūdzu tikai vēl atceraties to, ka jūsu jautājumi ir ļoti gaidīti un lūdzu rakstiet tos un pēc prezentācijas, tad mēs uz tiem arī atbildēsim. Paldies, Jāni, lūdzu, ekrāns ir tavs. Labdien, visi ir klāts. Un šodien mākslīgais intelekts un jau iepriekšējos gados mūsu no tādām tēmām Kultūras informācijas centrs ir iesaistīts un veido
izprotams risinājums šajā. Un šodien tad turpmākās pusstundas līdz 45 minūšu laikā pastāstīšu par jaunumiem, ko mēs plānojam realizēt un pie kā šobrīd strādājam. Mākslīgā intelekta risinājumu Nacionālā muzeja krājuma koploga portālā. Bet šajā prezentācijā tēmas būs sadalīts trijās daļās, gan par meklēšanu, kā ir mainījusies šī meklēšana pēdējos 20 gados, kas ir Nacionālā muzeja krājuma koplogs, un beigās varēsim ieskatīties mūsu jaunākajā risinājumā, kā mēs to esam izveidojuši un kādas ir šīs jaunākās iespējas izmantojot mākslīgā intelekta risinājumus. Jā, bet Kultūras informācijas sistēmu centrs ir Kultūras ministrijas padotības iestāde, un šobrīd jau mēs nodrošinām ilgstoši dažādu centralizētu risinājumu pārvaldību kultūras nozarē. Un centrs veic gan IKT resursu un informācijas sistēmu pārvaldību, veido dažādas jaunas risinājumus un palīdz institūcijām veidot un izveidot savus idejas jau realizētas IT tehnoloģiju pasaulē. Bet kā es minēju, tad sāksim droši vien ar vēsturi, tad pirms vairāk kā 20 gadiem mums nebija iespēja internetā neko atrast. Mēs izmantojām pat grāmatas. Es, diemžēl, nevarēju atrast latviešu valodas izdevumu šai grāmatai, bet atceros pats, ka 96. un 97. gadā, kad sāka parādīties iespējas piekļūt globālajam tīmeklim, sākumā jau mums īstenībā nebija pat skaidrs, kas ir jāmeklē, kur ir jāiet, kādas lapas ir jāmeklē, kāda vispār informācija ir pieejama. Un tad saplūda šī grāmatu pasaule ar globālā tīmekļa pasauli un lasot grāmatu, meklējot konkrētus resursus, pēc tam jau tos varēja apskatīt arī internetā. Un interesanti, jā, kad bija gan par šo katru no šīm lapām, bija īsi apraksti, kas ir atrodams, kādas ir iespējas konkrētajās tīmekļa vietnēs. Šodien mūsdienās tas droši vien ir neiedomājami, jo internetu lapu skaits un ir pārsniedzis droši vien mums jau nesaskaitām vienību apjomu un arī informācijas apjoms ir pieaudzis tik daudz, kad mums droši vien, ka nepietiktu daudziem tūkstošiem izdevumu grāmatu, lai vispār to visu apkopotu. Un, protams, kad 90. gadu beigās arī radās šīs pirmās idejas tehnoloģiju zinātniekiem veidot risinājumu, kas palīdz ātrāk nokļūt līdz jau konkrētām lapām, konkrētām interesēm. Un pieļauju, ka kāda daļa no jums atcerās arī šo 90. gadu beigās, 2000. gadu sākumā Google pirmo lapu, un šeit mums radās šī iespēja sākt meklēt. Un patiesībā 25 gadus vēlāk īsti jau arī nekas nav mainījies, jo projām ir šis pats Google meklētāja loks, Google meklēšana, un es jūtos laimīgs, lai atrastu vienu no šiem resursiem. Bet jāsaka tā, ka šī meklēšana un mūsu paradumi tomēr laika gaitā ir mainījušies. Un, protams, ka mēs varam arī pieminēt citus meklētājus, arī Bing, un bija arī Altavista un vēl atsevišķi citi šādi meklētāji, bet kopumā mēs meklēšanu vienmēr vai pēdējos šajos gados saistam ar Google kā vārdu, un tas arī kļūst savā ziņā par darbības vārdu. Iegooglēsim kaut ko un atradīsim. Nezinu, varbūt latviešu valodā tas nav tik tomēr pareizi, bet Google un Googling tomēr ir viens no tādiem darbības vārdiem, kuru mēs atpazīstam un saprotam kā meklēšanas funkciju, meklēšanas vārdu. Un, protams, šis ēras sākums bija, galvenā funkcija bija atrast šos tīmekļu vietas, daudzās lapas, kas sāka rasties arvien vairāk, internets palika arvien plašāks un bija jāmēģina kaut kādā veidā to visu apkopot. Un Google, protams, kad veiksme bija tā, kad tika izveidoti spēcīgi algoritmi, kas palīdzēja pēc dažiem atslēgvārdiem atrast jau konkrētas lapas un pietika ierakstīt 1, 2, 3 varbūt vārdus un meklēšanas rezultāti tika sasniegti un parasti jau pirmajās 10 līdz 20 rezultātos mēs varējām atrast
to, ko mēs meklējam. Un, protams, ka lietotājiem bija jāpārlūko šie rezultāti un jāveic pašam kaut kāda izpēta, lai saprastu, kas tad īsti ir tas meklējamais un vai tas rezultāts ir īstais. Protams, ka bieži vien, un arī šobrīd joprojām tas ir, kad mums ir jāspēj šiem rezultātiem, jāmeklē un jāskatās un jāpārlūko, vai tas rezultāts atbilst mūsu meklējumam. Un, protams, kad internetam attīstoties, kļuva arvien vairāk tādi mājaslapas tīmekļa vietnes, kuras izmantoja šo Google meklēšanas algoritmus, un patiesībā šī informācija pašās tīmekļa vietās varbūt nebija tā, ko mēs meklējam. Un es domāju, ka tas nākamais posms, kas jau ir jau tuvāk šai 5 gadai, bija 2010. 2020. gads, varbūt tās gadu griezums varbūt nav tik precīzi, bet kopumā, ja mēs vērtējam šiem periodiem, noteikti bija tas, kad 2007. gadā parādījās pirmais Apple iPhone, kas patiesībā radīja šo revolūciju, meklēšanu, internetu attīstību, tas, kā mēs strādājam un meklējam ar informāciju, kā mēs viņu pārlūkojam. Ja varbūt sākumā tas tiešām nelikās varbūt tik saprotams, un mēs vēl izmantojām šos podziņu telefonus, un vairāk telefonu bija tieši kā zvanu funkcija, tad šobrīd jau zvanu funkcija mums noteikti nav pat ne sekundāra, pat varbūt ne trešā funkcija, bet ikdienā, jā, mēs jau varbūt izmantojam, bet vairāk telefons ir kļūst par tādu pārlūkošanas un informācijas izgūs un apstrādes un cita veida saziņas ierīci. Un, protams, kad šis un gan Apple iPhone, gan arī citi šādi telefoni radīja to, kad mājaslapām bija nepieciešams attīstīties, bija nepieciešams arī mainīties tam, kā mēs meklējam, un arī cilvēki lēnām sāka mainīties. Protams, kad latviešu valodā balss meklēšana pat mūsdienās ir šodien, pat varbūt nav attīstīta, bet iespējas ir arī izmantojot arī mūsu Hugo risinājumus, arī citus risinājumus ir iespējams meklēt latviešu valodā, bet lielajos šajos telefonu ražotāju operētāju sistēmā tas tik vienkārši joprojām nav iespējams, bet ņemot vērā, ka meklēšana ar balsi bija viena no šīm funkcijām, tad cilvēku paradumi mainījās no vienkārši atslēgvārdu meklēšanas jau uz konkrētāku teikumu, ja precīzāku teikumu meklēšanu, un tie kļuva garāki un dabiskāki, un arī meklētājiem nācās pielāgoties tam un atrast to, ko cilvēks mēģina sameklēt šajā konkrētajā gadījumā. Un, protams, meklētājā un daudz no šiem meklēšanas rezultātiem kļuva jau personalizēti, balstoties jau arī uz iepriekšējo jūsu meklēšanas rezultātiem, meklēšanas jautājumiem, izmantojot arī atrašanās vietas funkcijas, intereses un kopumā saliekot, tas jau veidoja tādu personalizētu nedaudz datu kopu un to, kā jūs meklējat un atrodat informāciju. Un, protams, kad lielākā varbūt pēdējo gadu revolūcija internetā ir mākslīgais intelekts un dabiskās valodas meklēšana, un pat jau pēdējie 3-4 gadi, ja mēs runājam par mākslīgu intelektu, tad lielākai daļai tas noteikti asociējas ar ChatGPT, Google Gemini vai Microsoft Copilot rīkiem, un, protams, ka mākslīgais intelekts jau līdz tam ir bijis jau pieejams jau dažādos citos risinājumos, vienkārši šajā brīdī tas ir kļūst ļoti pieejams ar šiem lieliem valodu modeļiem, ar lielu informācijas apjomu, un arī mainīs tas, kā mēs sadarbojamies, ja strādājam tieši ar šo meklēšanu. Un šis ir tas nākamais solis, kas pakāpeniski ienāk ar vien vairāk mūsu ikdienas dzīvē. Protams, kad ir gan Google meklētājs, gan standarts šī iepriekšējās, varētu teikt, paaudzes meklēšana, gan šī mūsdienas, šodienas ChatGPT funkcijas. Un šeit šī meklēšana jau notiek
vairāk rakstot jau kā garāks jautājums, ne tikai ievedot atslēgvārdus, mēs veidojam šos promptus, jeb pieprasījumus, kādā veidā ir jāatbild šim GPT risinājumiem, lieliem valodu modeļiem, kā šī informācija jāapstrādā un tiek veidots jau, tiek ģenerēts atbildes. Un atbildi tiek pasniegts strukturēti, ir gan kopsavilkumi, gan šie sāraksti, gan arī konkrēti ieteikumi. Protams, kad šeit jāsaka tas, kad, ja kāds minēja arī iepriekšēji, tad Google rezultātus un Google meklēšanas algoritmus mēģināja pārspēt ar tādām lapām, kur šī informācija varbūt nav tik precīza, kā lietotājs sagaida, tad šajā gadījumā mums jau ir nākamais tāds līmenis, kad mūsu informācijas pārbagātībā ir jāmēģina atrast un saprast, vai tiešām šī informācija ir atbilstoša vai tā ir īsta. Un pieņemot šo jautājumu arī par automašīnas ieteikumu, es paredzu, ka daļā gadījumu atbilde varētu būt neprecīza. Un mums lietotājiem kā lietotājiem joprojām būtu jāveic detalizētas informācijas apkopošana, bet šim pirmajam tādam kopsavilkumam informācijas apguvei, saprašanai šie GPT moduļi ir ļoti labi. Tas, kas noteikti ir jāmin, kad latviešu valodā meklēšana darbojās, informācijas izguve darbojās, tomēr informācijas ticamība nevienmēr var būt ideāla, jo šie lielie valodu modeļi un GPT risinājumi vairāk strādā tieši ar angļu valodu, ar angļu valodas resursiem un mazāk izmanto vai ir izmantojuši latviešu valodas resursus, kas ir vairāk šobrīd nav varbūt tik pieejami šiem lielajiem datu savācējiem, lai izveidot šādus lielus datu modeļus. Un tad kopsavilkumā, protams, kad mēs esam pārgājuši no tāda meklēt uz jautāt un uzticēties, mēs jautājam, mēs uzdodam šos jautājumus, mēs izvērtējām agrāk, izvēlējāmies rezultātu, tad šobrīd jau mēs saņemam šo kopsavilkumu un esam gatavi šai atbildēji. Un tas arī, ko es minēju iepriekš, tad jā, mēs mēģinam uzticēties, bet mans ieteikums noteikti ir nevienmēr 100% uzticēties šai atbildēji, izvērtēt šo atbildi, un šis noteikti ir tāds informācijas pratības mūsu kopējie tāda izpratne par to, vai informācija ir ticama. Daudzos gadījumos, protams, kad pieļauju un arī pašam izmantojot informāciju ļoti ticama, ar augstu ticamības pakāpi, mēs varam arī šobrīd arī šie GPT risinājumi piedāvā nospiest jau konkrēts saits, kas savā ziņā jau arī darbojas kā meklētājs, un šiem kopsavilkumam ir atsauces uz konkrētām lapām. Tomēr šie kopsavilkumi tiek veidot gan no jau konkrētas lapas, gan arī no tās informācijas, kas ir vispār šajā lielajā valodu modelī. Un latviešu valodā mēs varam manīt, ka reizēm ir izveidots nepareizs vārdu formas, ir kaut kādi kļūdaini fakti apstrādāt, kas sākotnēji varbūt liekas, kad ir ticami, un nevienmēr mēs pamanīsim kaut kādas sīkas nianses. Tas, ko mēs šobrīd arī redzam un esam arī lasījuši, kad šobrīd šī brīža ģeopolitiskajā situācijā ir tādi spēlētāji, kas veido speciālas lapas, kuri tiek izmantot šāda propaganda, kas nav īsti varbūt atrodama internetā, bet ir pieejama šiem lielajiem valodu modeļiem un tiek mainīt šī valodas modeļa atbildes. Un tas ir tas, par ko arī vispār kopumā mēs internetā runājam, arī par drošību, par informācijas pratību, kad ir jāizvērtē visu šī informācija, ir jābūt pārliecinātam, ka tā ir pareiza. Jāskatās arī šie resursi, kas tiek izmantoti. Valsts iestāžu mājaslaps noteikti ir viens no tām, kam mēs varam uzticēties, arī ziņu lapas, bet ir noteikti ļoti daudz resursu, kas tiek speciāli varbūt veidot tādu, lai šo informāciju radītu mazāk ticamu vai sagrozītu un ietekmētu mūsu izvēles un šos meklējumus. Tā kā šis tāds kopsavilkums par meklēšanas izmaiņām, un tas arī pēdējo šo 5 gadu izmaiņas arī radīja mūsu to ideju par to, kad ir jātiecās uz jaunu veidu, kā lietotāji meklē, jāpalīdz viņiem jāpalīdz atrast šo labāko informāciju, neizmantojot varbūt tradicionālo meklēšanu.
Bet iesākšu ar atkal nedaudz atgriešanos vēsturē. Tad Nacionālā muzeja krājuma koploks ir izveidots jau 2007. gadā, jau šī ir no web arhīva atrasta vēsturiska lapa, kur ir jau tik ievietot jau šie pirmie muzeja priekšmeti, tik veikt šī pirmā digitalizācija, pirmā priekšmeta aprakstīšana digitālā formā. Gandrīz 20 gadus atpakaļ arī šis projekts tika uzsākts, un kā mēs redzam, tad tas pamat loks jau bija līdzīgs kā tajā laikā arī Google meklēšana, ievedam šos atslēgvārdus un meklējam šos muzeja priekšmetus. Protams, kad jo vairāk šo priekšmetu informāciju, jo grūtāk mums ir atrast to, ko varbūt mēs vēlamies sameklēt. Bet kas ir Nacionālais muzeja krājums? Nacionālais muzeja krājums ir nacionāla bagātība, un tas ir valsts aizsardzībā. Un Nacionālā muzeja krājumu veido gan akreditētie muzeji, autonomie muzeji, gan arī privātas kolekcijas, kas tiek iekļauts šajā Nacionālā muzeja krājuma kopējā mantojumā, un valsts par to rūpējas un arī nodrošina šo digitālo pieejamību digitālajam saturam. Un Nacionālā muzeja krājuma koploks ir datubāze, kurā tad ir informācija par muzeja krājuma priekšmetiem, ir iespējams apstīties arī digitālo šo informāciju, digitalizētu gan attēlus, gan arī cita veida digitāls priekšmets, un šobrīd elektroniskā datubāze ir pieejama Nacionālā muzeja krājuma koploka vietnē nmkk.lv. Un ja jūs atvērsiet nmkk.lv, tad jūs redzēsiet, ka šis ir šī brīža mūsu versija, kā izskatās Nacionālā muzeja krājuma koploks. Tas ir radies, šī konkrētā versija radusies 2015. 14. gadā, un jau ir pagājuši 10 gadi, kopš ir pieejams šāda veida portāls. Redzams, ja atceraties to pirmo varbūt versiju, tad ir nedaudz paplašinājies, arī kļūst informācija vizuālāk, bet jāsaka, ka joprojām meklēšana bija šāda standarta meklēšana, bija papildus izvērtā meklēšana, kur mēs detalizēti meklējam, varbūt ekspertu līmenī, izmantojam konkrētus laukus, konkrētu lauku informācijā, lai atrastu tādus priekšmetus, kas mums ir nepieciešams. Tomēr jāsaka, ka tas kopumā ir joprojām ir tāds tradicionāla pieeja meklēšanai, tradicionāla pieeja informācijas atrādīšanai, un pēdējo šo 20 gadu laikā mēs esam sasnieguši gandrīz digitalizēti, vairāk kā 2 miljonu priekšmetu digitalizēti ir šobrīd un pieejami šajā datubāzē, datu apjoms ir audzis un šis saturs ir kvalitīvs, muzeju darbinieku aprakstīts, pieejams, un līdz ar to mums jau bija jāsāk domāt par to, kā tad mēs varam iet tālāk, kā mēs šo saturu varam radīt pieejamāku, atrodamāku un tieši balstoties uz jūsu meklējumu. Tad kopumā, paskatoties uz šo statistiku kopumā, uz to, kāds ir šis Nacionālā muzeja krājuma koploks, šobrīd ir vairāk kā 130 muzeji. Vispār muzeju krājumā priekšmetu, kas ir muzeja krājumā, ir vairāk kā 6 miljoni, jau tuvojās 7 miljoniem, un no tiem informācija digitāli ir pieejami vairāk kā 2 miljoniem, un vēl no tiem ir vismaz vairāk kā 1 miljonu digitalizētu attēlu. Kā redzams, tad digitālai priekšmetu apjoms, digitalizēto priekšmetu apjoms sāk tuvoties šim priekšmetu krājuma apjomam, kas kopumā vispār ir muzejos, bet lai sasniegtu 7 miljonus, noteikti mums būs vairāk gadi vēl nepieciešami, bet arī šeit nākotnē mēs plānojam, ka mākslīgais intelekts noteikti nāks palīgā, lai to padarītu ātrāk. Bet ja jūs, kā vienmēr mēs arī sakam, ja jūs iziesiet visus muzejus fiziski, kas Latvijā ir, jūs redzēsiet ne vairāk kā 5 līdz 10% šos priekšmetus publiski pieejams, un pārējie būs noteikti nolikti saglabāšanai muzeja krātuvēs. Un tādējādi šis digitālais katalogs ir vieta, kur muzejiem ir iespējams atrādīt vairāk šo informāciju un sabiedrībai un pētniekiem un iedzīvotājiem, kur interesantam ir iespējams atrast šos priekšmetus. Un tas ir mūsu izaicinājums, lai
padarīt šo meklēšanu un padarīt šo katalogu pieejamāku. Bet, lai sāktu vispār strādāt vairāk mākslīgo intelektu, mākslīgiem intelektam ir nepieciešami dati. Un mēs šobrīd redzam, ka ir šie metadati, ko ir veidojuši muzeju darbinieki, ir aprakstījuši konkrētus priekšmetus, ir veikuši šos aprakstus, pielikuši metadatus, pielikuši daudz attēlus un tomēr tas prasa šo lielu manuālu darbu un aprakstīšanu, un varbūt ir gadījumi, kad nevienmēr izdodas visu detalizēt aprakstīt, un mākslīgais intelekts ir tas, kas šeit var palīdzēt. Un šeit ir man tāda tuva tēma, ir gaujas plosnieki. Parasti mēs daudzās sistēmās meklējam, nezinu, Rainis vai Aleksaņa Čaks, tad es parasti meklēju informāciju par gaujas plosniekiem, tā kā man vecāks bija arī gaujas plosnieks, un ir tiešām daudz interesants informācija šobrīd jau arī par šo gaujas plosnieku prasmi, un var paskatīties gan šo vēsturisko informāciju, kā agrāk tas ir noticis, un iespējams arī šobrīd arī ikgadējos gaujas plosnieku svētkos arī šai prasmei paskatīties, kā tas tiek turpināts. Un šeit ir konkrēts priekšmets, fotoatklāte no Valkas novapētniecības muzeja. Un, kā mēs redzam, muzeja darbinieki ir strādājuši pie šī apraksta, ir aprakstījuši, ka šī ir koku pludināšana, aprakstījuši arī šī priekšmeta apraksta, balstoties uz šo attēlu, kāds tas izskatās, ir koku plostošana Gaujā, ir detalizācija par dažādām sīkām, varbūt niansēm, autors, bet kopumā šī informācija mums, kā iedzīvotājiem, ir saprotama, ir redzama, un mēs varam noteikti saprast un mēģināt arī atrast pēc kādiem no šiem atslēgvārdiem šo informāciju. Bet, ja mēs izmantotu mākslīgo intelektu palīdzību, tad šobrīd šeit ir viens no piemēriem, kad mēs varam automātiski jau izmantot, balstoties uz šo attēlu parakstu pievienošanu, kas ir papildina šo piekļūstamību, jo pēc piekļūstamības direktīvas mums arī visiem attēliem ir jābūt vismaz tādam īsam aprakstam, kas šajā attēlā ir attēlots. Un te var redzēt, ka mākslīgais intelekts diezgan vienkārši izveido šo parakstu. Ir vīru grupa, kas strādā uz baļķiem ūdenī. Šis ir mašīnu tulkots apraksts, bet faktiski, ja mēs tā paskatāmies, tad apraksts atbilst, īsais apraksts atbilst tam, kas ir redzams attēlā. Un otra tāda varbūt lieta, kas palīdz meklēšanai un dažādiem grupēšanai, tad ir izplatītāko atzīmi izvilkšana no attēliem. Šajā gadījumā angļu valodā varbūt tiem, kas biežāk ir dzirdējuši, ir tags, ir tagging, šī tagošana, atzīme uzlikšana par konkrēto attēlu. Un arī šeit mēs redzam, ka ir mašīna risinājums, mākslīgais intelekts ir sapratis, ka tas ir ārā, ka redzam ir koki, un pie tam ir ļoti lielu varbūtību, ka 98%, 96%, ka te ir ūdens redzams, debesis, ezers, te ir varbūt kļūda, jo te grūti droši vien no šī attēla izšķirt, vai tā ir upe, vai tas ir ezers. Ticamība ir pietiekami augsta. Upe varbūt šajā gadījumā ir novērtēta zemāk, bet jebkurā gadījumā saliekot šo gan jau pirmo mazo parakstu kopā ar šiem tagiem, mēs redzam, ka ir jau kaut kāda papildus informācija, kas varbūt jau neparādījās šajos konkrētajos metadatos. Bet nākamais solis, protams, ir izmantot ne tikai paraksta veidošanu un izmantot tagingu, bet jau pieprasīt, ja prasīt mākslīgam intelektam jau aprakstīt šo attēlu. Tas, kā mākslīgais intelekts, kā šie lielie valodu modeļi, kā šie risinājumi šo attēlu redz. Un te mēs tieši šo attēlu esam ielikuši aprakstīšanai, lūguši aprakstīt mākslīgam intelektam, ja Microsoft Copilot risinājumam. Un mēs redzam, ka mākslīgais intelekts diezgan labi saprot, ka tā ir vēsturiska melnbalta fotografija. Redzami vairāk cilvēki, kas strādā koku plostojuma vietā. Jā, mēs jau redzam šeit, kad ir nedaudz latviešu valodas kaut kāda
atšķirība varbūt no tāda ikdienas lietojuma. Redzam, ka strādnieki stāv uz peldošiem baļķiem ūdens kanālā un izmanto garas stieņus. Jā, šeit mākslīgais intelekts nav līdz galam sapratis, kas tie ir, bet tomēr ir norāde, kad tiek izmantot kādu risinājumu. Te ir, protams, kanāls, kas īsti, protams, no šī attāla arī šeit varbūt cilvēks pat nezināt, ka tā ir Gauja, ka tā ir upe, varbūt nezināt, ka tas varbūt ir kanāls. Protams, kad ja mākslīgais intelekts būtu vēl nedaudz gudrāk, tad viņš saprast, ka Gaujas atzīme noteikti ir upe un būtu jānomaina šis kanāls pret upi. Un redzams, ka arī mākslīgais intelekts mēģinājis salasīt šos izplūdušos burtus, ir nedaudz kļūdi, pēc mākslīgā intelekta prāta ir bijis koku plostojumi Gaujā, bet šeit ir bijis koku plostošana Gaujā. Iespējams, ka nākotnē jau nedaudz vēlāk, jau arī ieviešot tos lielos latviešu valodas modeļus, izmantojot, pietrenējot, pārtrenējot tieši latviešu valodas risinājumiem, būtu jau precīzāka latviešu valodas atpazīšana, bet šis apraksts jau atšķirās no tā, ko mēs redzējām iepriekš, kā ir veidojis cilvēks. Cilvēks ir detalizējis, varbūt muzeja darbinieks ir detalizējis attēlu, varbūt fiziskās īpašības, bet šeit ir jau izmantots jau tieši tas attēla aprakstīšana. Un šī ir viena no tādām ļoti būtiskām papildus informācijas tādiem apgabaliem, kurus mēs izmantosim un izmantojam, lai radītu šo jauno meklēšanas pieredzi, izmantojot jauno Nacionālā muzeja krājuma koptaloga portālu. Un, jā, tad mēs esam veikuši visu šo attēlu atpazīšanu, lai papildinātu šo. Protams, kad šī informācija šobrīd, ko ir aprakstījis mākslīgais intelekts, publiski nav pieejama, bet mēs to izmantojam tieši meklēšanas risinājumu, bet ar laiku noteikti, kad mēs arī pēc cilvēka apstiprinājuma vai pēc muzeja darbinieka apstiprinājuma arī šo informāciju parādīsim publiski pieejamu un noteikti tā būs arī apskatām, arī kā mākslīgais intelekts to ir darījis, kā ir redzējis un kā tiek izmantots. Un, ņemot vērā mākslīgā intelekta regulas, noteikti, ka mums ir jārāda un jāatstāsta, un cilvēkiem ir jābūt skaidram, kurā brīdī mēs izmantojam šos mākslīgā intelektu, kādi algoritmi tiek izmantoti, kas tiek darbināts vai arī tiek pieņemti kādi lēmumi. Šajā gadījumā gan lēmumi netiek pieņemti, bet tiek izmantot šie lielie valodu modeļi un risinājumi, lai atrastu konkrētus priekšmetus, konkrētus objektus. Un, jā, tad, lai mēs veidotu šo jauno Nacionālā muzeja krājuma koptaloga portālu, mēs no sākuma izvirzījām tādu mērķi, jeb vīziju, ko tad mēs gribam sasniegt un ko vispār šis Nacionālā muzeja krājuma koptalogs tādā jaunā portālā un jaunā veidolā mums nozīmē. Un šie trīs mūsu tādi izvirzītie mērķi, jeb izvirzītās vīzijas vārdi ir glabāt, meklēt un pārlūkot. Un glabāt noteikti saistās ar to, ka mums arī šis muzeja likums un Nacionālā muzeja krājums pēc būtības jau uzlieks pirmkārt saglabāt Nacionālo muzeju kultūras, vispār kultūras mantojuma saglabāšanu šajā digitālā vidē un radīt to pieejamu sabiedrībai, gan pētniekiem, gan izstrādātājiem. Līdz ar to ir šīs vairākas grupas, ar kurām mēs prioritāri strādājam, kurām mēs mēģinām pielāgot šo risinājumu, izveidot tā, lai gan iedzīvotāji, gan pētnieki, kuriem ir specifiski interesi, gan arī izstrādātāji varētu piekļūt šiem datiem un strādāt jau pēc tā, kā viņi ikdienā to vēlas, vai kāds ir šis viņu mērķis šo datus apstrādāt. Un otrs, protams, ir viena no šīm galvenajām, ja ne pati būtiskākā funkcija ir meklēt. Noteikti varbūt tagad no šīs dienas prezentācijas skatoties, varbūt šim vārdam vajadzēja būt vaicāt, nevis meklēt, bet ar meklēšanu jau mēs saprotam, meklēšana mainās. Mainās tas veids, funkcionāli, kā mēs meklējam, bet meklēšana jau pēc būtības ir tas, ka mēs vēlamies kaut ko atrast, mēs vēlamies atrast informāciju. Un šeit viens no mūsu šiem mērķiem, ko mēs izvirzījām, bija atklājumiem bagātāki meklēšanas rezultāti, un noteikti tas mūsu mērķi bija izmantot mūsdienu tehnoloģijas, tās tehnoloģijas, kas ir pieejams tieši šodien, un tieši šodien mēs varam parādīt un izveidot labāko, kas ir iespējams, domājot, protams, arī par nākotni, par nākamajiem 2-5 gadiem,
Bet ņemot vērā tehnoloģiju attīstības ātrumu, grūti varbūt ir šobrīd domāt 10 gadu griezumā, bet 2 līdz 5 gadu paredz to, ka šīs tehnoloģijas vēl varbūt nedaudz attīstīsies, bet nostabilizēsies, un mēs jau izmantosim jau šos labākos risinājumus šajā brīdī, ko piedāvāt iedzīvotājiem un visiem interesantiem. Un trešā no šīm funkcijām ir pārlūkošanas funkcija, jeb mērķis nodrošināt šo bagātīgu un apmeklētājiem iesaistošu pārlūkošanas pieredzi portālā. Tas ne tikai varbūt tāda meklēšana, ne tikai informācijas atrašana, bet arī saprast, kas ir, kāda ir šī informācija pieejama, kā mēs to varam strādāt, izmantojot dažāda veida piekļuvas šiem datiem, jo kopumā mēs runājam un esam par to, ka šie ir ļoti liels datu apjoms, tas ir kvalitatīvs informācijas apjoms, un tas, ko es minēju, tas ir ticams informācijas apjoms, jo pie tā strādājuši ir muzeja darbinieki, un tas nav mērķēts tam, lai mēs apmānītu kādu interneta meklētāju un apmānītu kādu cilvēku, kas varbūt meklē kaut kādu informāciju par konkrētu tēmu, bet mēs rādam neticamu informāciju. Šajā gadījumā šī informācija viss ir ticama, bet tas, kas mums bija tas pat būtiskākais, mēģināt atrast veidu, izmantojot šos tehnoloģiju risinājumus, kādā veidā jūs varat atrast tieši to, ko jūs vēlaties atrast. Un tas bieži vien ir tas sarežģītākais, jo katram ir šīs savas gaidas tajā brīdī, kad mēs ievedam šo meklēšanas vārdu, vaicājumu un spiežam pogu meklēt. Un ņemot vērā arī mūsu šo iepriekšējo pieredzi, internetā strādājot ar Google risinājumiem, ar meklētājiem, mēs sagaidām, ka tie rezultāti būs iespējami precīzi. Un ņemot vērā šo metadatu apjomu un arvien pieaugošo muzeja krājuma apjomu, šobrīd tas ir mūsu galvenais mērķis radīt iespējami precīzāku rezultātu, balstoties uz jūsu vaicājumu. Un tad šodien jums būs iespēja nedaudz apskatīties mūsu topošajā portālā. Es rādīšu vairākas ekrāna attēlus, kā tas izskatās. Vēl šobrīd uzreiz jau atbild, ka vēl šobrīd nebūs iespējams pārbaudīt, bet tuvākajā laikā būs, bet es nedaudz parādīšu to, kā mēs to redzam, kā mēs esam to veidojuši un kā tas būs darbosies. Un atverot jauno Nacionālo muzeja krājuma koplogu, jūs redzēsiet to pašu meklēšanas logu, kas ir visur šobrīd dažādās lietotnēs, meklētājos, dažādās mājaslapās un ir šis tradicionālais logs. Bet mēs esam mainījuši šo pieeju no vienkārši meklēšanas uz to, ka jūs jau varat mēģināt atrast. Un arī esam uzsvēruši to, ka saraksties ar šiem muzejos esošiem priekšmetiem. Mēģini sarakstoties atrast to, ko jūs gribat sameklēt. Un sākotnēji tad mēs noteikti būs iespēja gan ievadīt šo meklēšanas vaicājumu, gan arī ievadīt attēlu, mēģināt sameklēt līdzīgus attēlus, bet noteikti tas izmantotākais risinājums būs rakstīt jautājumu formā, kā mēs jau varbūt šobrīd jau pārējām šo jauno meklēšanas veidu jautājumu formā, jautājumu par to, ko tad jūs vēlaties atrast. Un tad, pieņemsim, atroda man dažādas kartes, kas attēlo Latvijas vēsturiskās robežas, vai attēlo man dažādas retas monētas, vai parādi man ziemas skatus attēlos, kas ir nevis gleznas, bet tieši paskarstas. Un varbūt no 50. gadiem, varbūt no 20 gadus vecs. Līdz ar to uzdodot jautājumu un turpinot sarakstoties, mēs varam atrast šos priekšmetus. Un šeit, kā viens no piemēriem, ir varbūt arī tāds tradicionāls meklēšanas piemērs ir burvīša gleznas ar kokiem. Un šajā brīdī tiks veikta šī meklēšana, un mākslīgais intelekts arī veiks tādu īsu apkopojumu par to, kas ir atrasts šajos konkrētajā meklēšanas rezultātā, kāda ir informācija, priekšmeta apraksts, un arī paši šie rezultāti būs redzami jums. Tā kā šeit būs gan jau uzreiz jau pirmā informācija par konkrētiem priekšmetiem, gan arī informācija, gan arī šī vizuālā informācija, un varēsiet arī apskatīt. Šeit mēs izmantojam
Microsoft šobrīd mēs izmantojam Microsoft Azure AI risinājumus ar pēdējiem lielo valodu modeļiem, jeb esat varbūt dzirdējuši GPT-4o un GPT-4o mini, un esam salikuši kopā šos dažādos risinājumus, lai veidot šo jauno meklēšanas pieredzi un apkopot šos rezultātus. Un tajā brīdī, kad jūs būsiet atraduši pirmos šos rezultātus, un varbūt nebūs tas īsti, ko jūs gaidat, bet kaut kas varbūt jau ir līdzīgs tam, ko jūs meklējat, jums būs iespēja turpināt šo sarunu ar frāzes ierakstīšanu un dabiskā valodā arī ar kļūdām, neliterālā latviešu valodā. Mēs varēsim pierakstīt šajā gadījumā konkrētajā piemērā, ka man ir nepieciešams gleznas. Un šeit jau mākslīgais intelekts ir sapratis to, ka tā ir reprodukcija un kad šeit ir apsveikuma kartīte un nevis orģināla glezna, tā kā informācija nav pieejama, tad varbūt tomēr mēģina sameklēt kaut ko citu. Tā kā šeit jau ir šis dialogs, tas, pie kā mēs jau šobrīd lēnām sākam pierast, izmantojot dažādus ChatGPT vai Copilot vai cits risinājums, un arī līdzīgi šajā gadījumā būs pieejama šāda veida jauna saskarne un pieejama tieši Nacionālajā muzeja krājuma koplogā. Un, protams, visu to mēs varēsim apskatīt jau priekšmetu apskatu kartiņā. Mēs redzēsim arī citus līdzīgos priekšmetus ar šo, redzēsim šo detalizēto metadatu informāciju un varēsim arī apstīties jau cik daudz šis skatīts. Un tā kā šeit jau atkal esam atgriezušies nedaudz jau pie šīs iepriekšējās pieredzes, kā mēs apskatām šos attēlus, kā mēs apskatām šo informāciju un kā mēs ar to strādājam. Noteikti, ka vēl atgriežoties pie tās pašas meklēšanas, mēs piedāvāsim arī to pašu izvērsto meklēšanu, kas ir jau tāda tomēr detalizētāka un ekspertu meklēšana, kad mēs vēlamies sameklēt tieši, jo mēs zinām, ko mēs gribam, tieši konkrēts, varbūt kolekcijas, varbūt konkrētu muzeju, konkrētu, varbūt satura aprakstu, vērtības, tā kā šī izvērtā meklēšana ir jau sauksim to par tādu ekspertu meklēšanu, un joprojām tā būs pieejama ikdienā, un tiem, kas vēlēsies meklēt priekšmetu tādā veidā, kā varbūt bijis iepriekš. Un tas nav slikti, jo arī šobrīd es pats ikdienā izmantoju gan šo Google meklēšanu, gan izmantoju mākslīgo intelektu, GPT risinājumus, gan arī izmantoju tieši Copilot, ja man vajag atrast kaut kāds varbūt konkrēts vērtības vai konkrētas lietas. Tā kā es domāju, ka šī meklēšanas mūsu tāda ikdiena noteikti joprojām kombinēsies starp dažādiem risinājumiem un dažādiem ikdienas situācijām. Mēs izmantosim vienu vai otru vai trešo risinājumu, tāpat kā mēs šobrīd izmantojam dažādas programmatūras dažādām ikdienas situācijām. Un tieši tāpat tas būs arī informācijas meklēšana. Iespējams, ka nākotnē paredzot arī, ka latviešu valodas šie valodu modeļi, latviešu valodas runas atpazīšana, runas sintēze vēl vairāk attīstīsies un pieļauj, ka arī lielajos risinājumos, arī tajā pašā iPhone un citos latviešu valoda kļūs arvien pieejamāka. Bet tam vienmēr nepieciešams laiks. Bet atgriežoties pie Nacionālā muzeja krājuma koploga, meklēšanas iespējas būs dažādas. Un iespējams būs priekšmets arī pārlūkot, apskatīties, kādi iet gan pēc tipa atrast, gan arī veikt šo meklēšanu šajos priekšmetos. Tā kā mēs saglabājam gan pilnīgi šo jaunu pieeju, kas ir jau jaunās izmaiņas un jaunais veids, gan arī saglabājam to, kas mums jau varbūt iepriekš ir bijis, tikai izmantojam varbūt citu tehnoloģiskos risinājumus ātrākus, precīzākus, pie lielā pieaugušā informācijas apjoma. Tā kā gan tradicionāla meklēšana, gan jauna, gan priekšmetu pārlūkošana, lai jebkuram interesantam ir iespēja atrast to, ko jūs vēlaties atrast. Un vēl viena iespēja būs, protams, arī veidot šīs izlases, gan publiskas, gan nepubliskas izlases, salikt to kopā, salikt savu varbūt tādu izlasi, kur jūs zināt, ka jums ir nepieciešams varbūt kādam pētījumam, darbam un salikt šo priekšmetu tādā kopējā grupā. Un jā, tad noslēdzot manu prezentāciju, tad jāsaka tā, drīzumā sarunājieties ar chat.nmkk.lv. Protams, kad mēs ceram, ka
pavisam drīz tas būs tuvāko dažu nedēļu līdz mēnešu laikā būs pieejams jau šī pirmā versija visiem interesantiem ar šo jauno meklēšanas iespēju, bet kamēr tas nav, drīzumā gaidiet, bet kamēr tas nav, jūs varat apmeklēt Nacionālā muzeja krājuma koplogu esošo versiju un jau tagad atrast varbūt šādus priekšmetus, vai informāciju, kas jums interesē, un drīzumā gaidiet jauno risinājumu. Paldies! Jāni, paldies! Paldies, Jāni, par tavu prezentāciju. Mums ir arī ienācies jautājums. Es ceru, ka tu varēsi uz to atbildēt, jo nav ļoti saistīts tieši ar NMKK, bet jautājums skan šādi. Vai šāda veida meklētājs būs pieejams citās valsts pārvaldes lapās, balstoties uz iestādes datiem, piemēram, Latvija LV, meklēt atbilstošākos e-pakalpojumus? Jā, es šobrīd zinu, ka Valsts digitālā attīstības aģentūra arī strādā pie dažādiem pilotu risinājumiem. Viens no tiem kā reiz ir tieši meklēšanas uzlabošana, jo mēs visi zinām, ka arī ir ļoti daudz valsts pārvaldes pakalpojumu, kur mums arī jāmēģina atrast to īsto, nevienmēr varbūt izdodas. Un arī šeit mēs redzam, ka arī Kultūras informācijas sistēmu centrs spēs nodrošināt šādu varbūt koplietošanas pakalpojumu arī citām iestādēm tieši meklēšanas risinājumu, balstoties uz latviešu valodas lielā valoda modeļa. Tā kā šīs tehnoloģijas šobrīd attīstās ļoti ātri, un tas, ko mēs mēģinām panākt, ir mēģināt pēc iespējas ātrāk pilotēt un saprast, kas strādā labāk un kur mums ir varbūt jāveic kaut kādas izmaiņas, jo datu apjoms tiešām valstī kopumā ir milzīgs, un es uzskatu, un kopumā arī valsts kopumā uzskata, ka šie dati ir jāpadara pieejami visiem. Jā, paldies par izsmaļošo atbildi. Tiešām tas ir tāds skats nākotnē, drīzumā būs un drīzumā viss būs tā, kā tam vajadzētu būt. To pašu es noteikti varu attiecināt uz mūsu otro webināru, kas būs šodien 3:00 par to, lai mums tiešām arī nākotnē un jau pašreiz visiem sabiedrības locekļiem ir pieejami visi digitālie rieki un tie aspekti, lai ar šiem riekiem strādātu. Bet pirms es turpinu par to, kas mums sagaida nākotnē, 3:00, es gribu pateikt paldies visiem, ne tikai Jānim par prezentāciju, bet arī visiem, kas piedalījās, uzdeva jautājumu. Un es vēlētos atvainoties par to, ka tiešraidē varbūt bija redzams kaut kas tāds, ko varbūt nevajadzēja redzēt, bet tas tikai pierāda to, ka digitālās lietas, tehnoloģijas neatceļ sapratni un atsaucību un cilvēcību. Tā kā vēlreiz paldies par to. Un paldies arī, es domāju, mēs varam teikt visiem čaklajiem muzeja darbiniekiem, kas strādā pie NMKK, lai mēs, sabiedrība, pētnieki un visi interesanti varētu redzēt un meklēt, kas ir galvenais, vai vaicāt pēc tā, kas visvairāk mūs interesē. Paldies vēlreiz, un tad tiekamies 3:00, kad mēs Kultūras informācijas sistēmu centrs piedāvāsim jums webināru par Hugo LV un par vieglās valodas rīku, un mums arī būs pārstāvis no vieglās valodas aģentūras, kas teorētiski un praktiski pastāstīs par to, kas ir vieglā valoda. Paldies vēlreiz un uz tikšanos 3:00.